Čau visiem! Šodien raidījums Gaujā, ķeram vimbas, kā jau arī solīju. Un vimbas mēs šodien ķeram ap pludiņu Gaujā. Un principā, kā mēs redzam, tad pa kādai zivtiņai arī ķerās. Un ko mēs noķeram un kā noķeram, redzēsiet šajā nākošajā raidījumā. Palieciet pie ekrāniem. Raudiņa. Raudiņa. Ui! Atkal man vajag šķēris. Ēd iekšā šodien pamatīgi. Man ir kādreiz savējās ēdamā. Vai ēdamā? Čakt. Mums ir kāda 10. vimba jau, īsā laika periodā, tā kā zivtiņas ķerās un kaut gan izmērs nav milzīgs vimbai, bet copīt patīkama. Es saku, 1. aprīļa loks ir izdevies un baudam otrās lieldienas kopā ar bērniem. Vai ne, Alis? Jā. Pasties, kas notika? Izlec ārā no ūdens. Nāksi? Nu, aizēj viņu palaid vaļā. Uzmanīgi, es tev pieturēšu, jā, lai tu neieliec ūdenī kopā ar vimbu. Nu. Un prom viņi bija. Nu tā, mums ir jautri jālis, ko? Zīkadis. Zirneklis? Jā. Štur var aiztikt, redzi? Es pārēķišu pa Spidermanu varbūt, ko ne? Haidu mēs vākam. Savies jau ir akapes un kauju, tas zivis. Tev patīk ķert zivis? Jā, man patīk gūti. Jā, un kādas zivis šodien tas noķēri? Cik lielas parādi? Citādu un kādēļ tā. Jā? Un daudz zivis. Daudz. Un teiz tauvetis. Aha. Un kudinas. Un arī dzīdājas. Vajag un kādreiz gūti ārā viņas pionu. Nē, ču. Alis nāc. Ņem akšķer rokā. Nu un tiņ tagad. Es tev palīdzēšu turēt. Tiņ. Zivs, jā. Ir zivs galā. Ko? Zibus. Jā? Jā. Pirinās arī. Arī tiņ iekšā. Skaties, kas pa zīvi. Ui! Kas te mums tur ir, ko, Alis? Paskaties. Vimba tā ir. Tā ir vimba. Ui! Cel gaisā. Augšā. No, stop, viss netin vairāk, netin. Nu jāies tagad āķēt nost, ne? Jā, vajag. Ej, pakaļ. Nāc šo reku pakaļ, širienē, tur. Nāc, te, reku. Vajag jūtot. Tas ļoti lukīt. Jā, tagad laid viņu pāk.Tais ūdenī. Redī. Nu, super! Jā. Patika? Do 5. Yes! Malac. Nu vēl vien ķersim. Jā, tevi saka cūka.
Sarkans rokas man ir, vai ne? Jā, Jā. man neties rokas. Tev arī netīri. Jā. Tas lauga fiksēs man. O, jānotīra rokas pir, vai ne? Jā. Uzliksim jaunu stārpus. Jā. vai Mans ne? tētis aidabūja tāpus. Tev teica, ar dabūja tārpus. Viņa dabūja. Viens aizmuka. Jā. Cik liksim? 4 Jā. vai 5? 5. 5? Labi. Un upeki ātis ir ūti asa. Tas ļoti ass, jā, tā Jā, ir. man pāris jaudavī bija piksti. Ekli taurens. Taurens. Kāda vasara būs, ja dzeltens taurens ir? Es ētiesu kādreiz būt pumpēsi taureni. Jā. Jā. Pumpaini. Jā. Kad ir pumpaini? Un kapini. Apaļi. Jā. Taureniem būs apaļi. Tas 2 veidi tauriņi. Ja dzeltena tauriņi, tad kāda vasara būs? Karsta? Jā. Jā, un ja būs raibi tauriņi, tad kāda vasara būs? Jā, savai Raibi. vaksei. Raiba vasara. Bišku lielāku vīmu noķers, vai ne? Jā. Mēs varam apēst. Man epjūs aurēt mājās un tētis dodē ījaku silvi. Tavs tētis nes mājās zivis, Jā. foreles. Jā. Nu jau. Redzējiet, kas atklājās. Jā, zinu. Man tētis suja valdi. Tas, ko tētis atnesa mājās, bija ālans. Jā. Ālans? Alans ar garšīgs. Jā, zinu. Apēdāt jau? Jā. Vēl bišķi palika. Man aigaļņas. Vai es kādēļ darību? Barība jāiemet ir. Jā. Cik bumbas metīsim? Citas. Cik tas ir? 2. 2? Labi. Tas ir katra teite. 2 bumbas, jā? Jā, tas ir katra teite. Tēti, tev ir kaut kas te. Viņa maita taurēs un rūkau te. Taurens bija tētim uz galvas. Jā. Tā, iemetīsim makšķeri, un tad iemetīsim. Cik mums bija tās bumbas jāiemet? 2. 2, jā, labi. Būs netīs rūkas. Netīras rokas būs? Jā. Savādāk, ja mēs nevaram iemest barību, ne? Ja netīras rokas ir. Jā. Man ir ekants. Man ir ekandi. Es varu makāt rūkas un man ir sekeras. Rokas sarkanas. Jā. Jā, sarkana barība. Nu, ko metam? Jā. Jā? Cik tālu? Jā. Tālu metam? Jā. Labi. Šitā? Jā. Nebija laba skaņa, vai ne? Jā, šī bija īstā skaņa, vai ne? Jā. Nu, re. Vai ne? Maziņa vimba, ko? Nu, re. Nu, tāda maza vimbiņa priekš gaujas, bet laikam jau standarts gaujā kaut gan. Šeit arī ķerās lielāks. Mēģināsim noķert. Vai ne? Jā. Ķersim lielāks? Jā. Labi. Kas? Sabijies? Jā, atkal. Es nobeidzu. Jū! Jā, nu šī jau ir smuka vimba. Šī jau ir jau pat kūpinām izskatās, ne? Ko?
Šo var ņemt, man liekas, ka ne. Ko? Es redzu akuti. Vadīt, redzi. Jā, es nokoju. Ui! Nav liela, bet smuka. Vīmas gaujā pats ķeru. Un es izvēlējies ar mačkātu, kas man liekas ļoti ērts, jūtīgs, attiecīgi viegli, diezgan aizmest tālu pludiņu ir. Spole pati vienkāršākā, nevajag neko tur baigi sarežģīt, jo mēs tak atpūšamies dabā, mums nav nekāda sportošana un principā mums ir svarīgākais gūt baudu no copes, nevis iedzināties rīku smalkumos vai kādā citā veidā sevi apgrūtināt liekiem jautājumiem, tāpēc šodien mēs pieejam visam pavisam vienkārši. Un pludiņš tātad man ir 12 gramīgs, attiecīgi, kurā pamata aukla 0,2, pavadiņa 0,15 un principā zem pamata auglas mums ir griezulītis, kuram galā tātad piesiet pavadiņa. Un pavadiņai galā mums ir piesieta vimbu mormiška, kā to tautā pazīstami savs. Tātad tā mormiška izskatās šādi. Mormiška tātad izskatās šādi, ar mazu tādu actiņu, dzeltenu kopā ar oranžu, virsū liekam 5 baltos stārpus. Tātad tālāk mums ir griezulītis, un virs griežulīša mums tā saucamais stoperīts ir tajā brīdī, kad svinīši mums slīd uz leju, lai pie sitiena viņš nepārsit auklu šajā te punktā. Un principā tā arī visa mana makšķere. Un pludiņš visvienkāršākais, 12 grami. Principā nekā sarežģīta. Un lai ķerot, tad, kad mēs ķeram zivis gaujā, svarīgi saprast, kurā vietā mums sākās atstrauma un beidzās pamatstrauma, jo zivs visa pārsvarā atrodas tajā punktā. Un arī barošanu visu cenšamies veikt šajā te zonā starp pamatstraumi un atstraumi, jo visas zivs, kas nāk lejā, pareizāk nāk augšā pa straumiņa, iet augšā pa straumu, tad viņi sajūt kaut kādas smaržas, sauksim to pa barības smaržu, un tad viņi tajā vietā tā kā nedaudz noiet no pamatstraumas, arī no pamatstraumas viņi noiet lai atpūstos, principā, un tā ir mūsu iespēja to zivī noķert, kas patiesībā mums šodien diezgan labi arī sanāk. Un pa barību runājot, izmantoju jebkāda veida barību, kur virsū ir norādīts, ka tā ir domāta upē. Var paņemt arī kaut kādu tieši specializēto barību, kas ir domāta vimbai, jo tur vairāk ir iespējams arī kaut kādas smaržas, kas saistīts ar jūras veltēm, kur vimba pārsvarā uzturās. Un tad noteikti var paņemt kādu barību, kas ir kopā fīderim, jo fīderim tā barība nedaudz ir tā kā lipīgāka, un to visu barību satur kopā, lai tā straume to barību tik ātri neizskalo. Un par pamatu, lai dabūtu vēl lielāku masu, tam visam izmantojam melnzemi. Un principā tas arī ir viss. Un izmantojam pašus vienkāršākos stārpus. Nekāda ābece jau nav jāizgudro. Kārpi parastie, baltie. Un viss, un liekam 3, 4, 5, kā katram patīk. Ja zivs ir aktīva, tad viņi noteikti ķersies, principā, un tur nekā sarežģīta arī nav. Tā kā braucam pie ūdeņiem, ar ģimenēm, ar bērniem, un ķeram vimbas, jo vimba jau ir ļoti atraktīva un sportiska zivs. Tā kā baudam dabu, baudam aizgājušās lieldienas un skatāmies, kā mums veiksies. Alisē, jūsu darbs. Es turu makšķeri. Velc! Nu, skriesi, skatīsies. Nu, laid vaļā tagad makšķeri. Un mums ir vimba. Pagaid, stop. O! Uz zirnekļi matos. Šo es palīdzēšu to attaisīt, ja? Jā. Sarunāts.
ļoti gaidīšu. Tu gaidīsi? Jā. Es ļoti bīstas. Nu, laidīs vaļā. Oh! Sabijies! Jā. Nevajag baidīties no zivīm. Zivis labas ir. Čak! Nu, pasties, kā smuki stāv, redz apsties. Un aiziet dziļumā, vai ne? Jā. Viņai ļoti patīk peldēties. Viņš tur dricelājās. Maziņš kaut kas. Pasties, kas tad mums te ir? Vai tik tas nav grundulis? Šādas zivis arī dzīvo Gaujā. Tas nozīmē, ka ekosistēmā viss kārtībā. Zivīm viss būs labi. Grundulis sen nebija noķēris, bet katreiz ir jāatcerās bērnību. Akal rauda. Kas tas ir? Plicis? Vai vimba tā ir? Cēns pirmais. Redzējās, ko? Es pat minūti uzminēju. Varbūt, ka būs breksis tūlīt lielais. Ko? Būs domā breksis lielais? Man visu. Viss uzrakstījās tev virsū? Jā. Plicīts bija vainīgs. Tas bija vainas. Pie vainas bija plicis. Tajā brīdī, kad zivs ir klāt, zivs ir vienkārši lielā skaitā. Šitā ņemama, ko? Ne? Ko tu saki? Jā. Jā? Ieliksim tīkliņā. Jā. Uzmanīgi, ka neuzkāpjam uz makšķerēm. Makšķeri var salūst, vai ne? Jā. Ļoti labi. Kā? Galva vinne. Jums ko jūs ķērāt? Vobleriem, zveķiem. Vimbas jāķer, vimbas. Bet jūs uz taimiem, ja? Ko? Ar šo zivi arī varam beigt šodien sopēt. Paskatās, ko mēs noķērām? Raudu noķērām, lielu rasnu raudu. Tu arī gribi noķert? Re, ar šādu lielisku raudu mēs arī šodien varam beigt sopēt. Un mēs tad ar Alisu kopā izstāstīsim, kā mums gāja šodien, vai ne, Alis? Tieši tā. Labi. Tā, Alis, kā mums gāja šodien? Labi. Labi gāja? Jā. Mēs noķērām arī kādu zivtiņu? Jā. Daudz noķērām? Jā. Vai ne? Jā. Tādi. 4? Jā. Labi. Forši bija, vai ne? Jā. Jā, šodien mēs bijām 4,5 stundas pie Gaujas. Ar pludiņu makšķeri noķērām zivtiņas, daudz noķērām. Noķērām dažādas zivtiņas, bija raudas samērā lielas, bija vimbas, pat viens grunduls un kaut kāds jocīgais, tas bija upes pīkstulis, bet kaut kas līdzīgs upes pīkstulim, tā mēs arī īsti nesapratām, kas tāds ir. Un pat bija viens baltais sapaliņš, bet, ja mēs tā globāli skatāmies, tad sopa šodien bija vienkārši fantastiska, jo zivis ķērās tiešām daudz un dikti. Un kaut sākumā arī īsti nevarējām saprast, kur tās zivs īsti atrodas, jo bijām bišķi nobāzējušies pat tuvu krastam, kaut gan vajadzēja vairāk makšķerēt tuvāk pamatstraumai. Un
Kā redzējāt, Alis šodien diezgan labi asistēja. Un pasākums izdevās mums godam. Ko tu, Alis, var pateikt par šodienu? Brauks jau capēt? Jā, man ļoti patīk. Tika. Kas tev vislabāk patika? Man patīk ķert siltiņas. Ķert zivtiņas. Ko tu vēl redzēji? Es redzēju taureni un vardīti. Taureni un vardīti. Jā, Un ko teica tev tur noķēra? siltiņā. Zivtiņu teica noķēra? Jā, un tagad nebija. Nu nebija vairāk zivtiņu. Jā, Kas bija tāds ar mazu, tādu tik garš, tāds ar mazu astīti tādu? Kas tas bija? tas bija manējām. Ķirzaciņa? Jā. Ķirzaciņa arī bija, vai ne? Un lec arī pa gaisu. Jā. Viņi ēd kādreiz. Nezināt. Jā. Un brauksim vēl capēt? Jā, Brauksim Vimbās vai brauksim Asaros? brauksim minnā. Un kur mēs brauksim nākamnedēļ? Uz manijas mājās. Pie tevis uz mājām? Jā. Un pēc tam mēs brauksim ķert foreles dīķī. Pastīsimies, kā sportistiem iet. Un mēs pat ņemsim dalību 2 pilnīgi amatieri. Un mēģināsim parādīt, kā mēs ķeram upē. Upē, nē, dīķī foreles ar hardbaitiem, ar spinningu un attiecīgi cietiem mānekļiem. Tā kā sekojiet līdzi. Un? Jā, ar laivu mēs šogad arī nobrauksim, vai ne? Jā. Un pamakšķerēsim ar Man no ir laivu. savējā. Tev ir savējā laiva? Jā, zaļa. Zaļa. Un kādreiz nopidojumi. Man ir nopidojumi. Roku nospiedumiem ir. Jā. Taviem? Jā. Opā. Un arī baisa un tētā. Un arī tēti nospiedumiem. Jā, un arī baisa. Mums vēl nesakām čau, mēs brauksim kūpināt Vimbas. Vai ne? Jā. Un ēdīsim pēc tam Vimbas. Mhm. Ļoti labi. Un braucam tālāk. Mēs kādreiz. Tā visi bērni.